Esiet sveicināti! Sportcentrs.com šodien piedāvā translāciju no Skonto stadiona Rīgā, kur notiek Virslīgas 13. kārtas spēle Rīgas derbijs starp Skonto un Daugavu. 13. kārta ir sākusies ar 2-1, proti pirmās uzvaras vakar guva gan Meta, gan Ilūkste, vai šodien pirmo zaudējumu piedzīvos Skonto, un to mēs uzzināsim šīs spēles laikā. Abas komandas jau dodas laukumā, Skonto, kā ierasts, mājās spēlēs sarkanajās formās, un Rīgas Daugava būs baltās formās. Tad nekāda problēma atšķirt abas vienības jums, domājams, nebūs. Šodienas maču tiesās Andris Treimanis no Kuldīgas, FIFA kategorija. Viņam palīdzēs Haralds Gudrimans, Sarnikava FIFA kategorija, un Aleksis Spasjoņikovs, Rīga, arī FIFA kategorija. Bet vēl pirms maču sākuma Tamas Pertija saņem apbalvojumu, kā pagājušā mēneša labākais treneris SMS Kredit LV Virslīgā. Apsveicam arī mēs Sportcentrs komandu, šo grūzīnu speciālistu ar godam nopelnīto titulu. Komanda atrodas čempionāta galgulī. Labi, sākus arī Eirokaus. Un Pertija tiek pie apbalvojuma, kā gada vēl pagaidām ne, bet mēneša labākais treneris pagaidām noteikti. Un, kas zina, varbūt arī būs gada labākais treneris. Abām vienībām šī būs otrā spēle Virslīgā šajā sezonā. Pirmais mačs, diemžēl, bija tāds gadu. To mēs gaidījām. Neizteiksmīga spēle 0-0 noslēdzās. Toreiz vēl teikt, ziemā vēl labas komandas spēlēja Hans vidusskolas sporta laukumā. Toreiz mājinieci skaitījās Daugava, nospēlēja komandas 0-0. Vārtu momentu daudz nebija. Cerēsim uz spraigāku maču, iespējams arī rezultīvāku sacensību šodien, saulainajā svētdienā. Daugava svaigāk ir, par to šaubu nav. Skonto aiz muguras ir ceturtdien ļoti smaga spēle Eiropas līgas pirmajā kvalifikācijas kārtā pret Tiraspoli. Skontieši nospēlēja 120 minūtes pirms 3 dienām, plus vēl arī pendāls sita. Tā kā skontieši ir pieksuši gan fiziski, gan arī emocionāli. Redzēsim, kā tas ietekmēs šodienas sniegumu mainieku izpildījumā. Ja Skonto pēdējā mačā aizdīja ceturtdien, tad Daugavai oficiālā spēlēs lielāka pauze bijusi atpūtai. 6. datumā viņi spēlēja Grobiņu kausā, tas bija 8-0 sasita Grobiņas komandu, un tur es gan Daugava spēlēja spēcīgākajā sastāvā. Tā kā nevar teikt, ka pavisam atpūtušies būt šie futbolisti, taču salīdzinot ar Skonto ir svaigāk, un redzēsim to, kā Skonto šodien izturēs fizisko pārbaudu pret sancešiem no šīs pašas pilsētas, kas ir Rīga. Par komandu sastāviem. Sākšu tradicionāli ar mainiekiem. Skonto pirmajā puslaikā spēlēs no mums no labās uz kreiso pusi. Pirmais sitiens pāri vārtiem lido bumba, bet ir skādi no Skonto futbolistiem, un būs jau pirmais stūrsitiens. Pirmajā minūtē jau fiksēts pirmais stūrsitiens, tas būs Daugavai. Nosīsimies šo momentu, un tad par abu komandu sastāviem. Pie mums, protams, Mans Savans, Daugavas kapteinis un arī diriģents. Uz to stabu piespēli. Skontieši šādi, ka rokām nospēlēja. Viņš pārkāpums nav fiksēts. Sām iznāšanās, tomēr Gribauskas notar bumbu un ievadīs Skonto uzbrukumu. Tātad Pauļs Gribauskas, pirmais numurs, Skonto vārdsargs. Aizsardzība no labās uz kreiso. Un šeit Karšausks, atvainojos. Jā, Karšausks krīt, bet būs stūrsitiens. Aičuls. Nē, nav stūrsitiens, atsties no Saniem. Aičuls ļoti nepārlaši nospēlēja.
Panika aizsardzība abās komandās redzējām. Gribausks samizinājās, izgāja no vārtiem šeit Vaičuls. Stresiņš abām komandām. Svarīga spēle tomēr. Kura komanda pirmā nomierinās. Tātad par skonto sastāvu Gribausks jau pieteicis. Aizsardzība Vladislavs Gabals, 2. numurs. Centra aizsardzībā Nauris Bulvits, 21. Un šeit spēle ar rokām, domāju, visu to redzēja. Tātad Nauris Bulvits, 21. Renārs Roda, 3. un 27. kreisās malas aizsargs Laša Dvalī. Mingāzos pie bumbas. Viņš ar 10. numuru spēlē. Un kuriozi vārti. Domāju, šis vārtgums tiks ieskaitīts Mingāzovam. Spēles 3. minūtē. Viltīgi izpildīts sodsitiens. Skatāmies un... Jā, tas būs Mingāzo vārtu gūms. Neveiksmīgi nospēlēja Vaičuls. Vaičulim divas ļoti neveiksmīgas epizodes jau mača ievadā. Redzējām, pirms brīža izgāja no vārtiem, rupi kļūdījās, labi, Karšauskam tur tehnika pieviltas no Daugavas pozīcijām skatoties, bet šeit redzējām, Mingāzos tas bija sitiens pa vārtiem, tas nebija centrējums. Sitiens vārtiem, bumba lidoja vārtiem pa vidu un Vaičuls, vai viņš nav kārtīgi iesildies, vai nav pamodies, bet 6:00 sākās spēle, tā kā no gults jau vajadzētu būt ārā puisim, bet nav sākums viņam izdevies, divas rupjas kļūdas jau ir, viena no tām beidās ar zaudētiem vārtiem. Pirms spēles teicu, ka cerēsim, ka būs vairāk vārti nekā pirmajā mačā, tas jau ir piepildies. Neļauj futbolisti man nosaukt sastāvus. Tātad Ruslans Mingāzovs 10. numurs, 5. Jūras Laizāns, 4. Viešslavs Isājevs un 8. Aleksandrs Fertovs. Tā ir skonto video līnija un 2 uzbrucēji, 25. Arturs Karšausks un 20. Valeris Šabalā. Tas par skonto sastāvu izniekus. Tos, kuri skonto trenē Tamas Pertie. Pagājušā mēneša labākais treneris, es kredit virslīgā. Un tūlīt arī pasāstīšu par Daugavu. Labs uzbrukums veidojas. Kaut kas nav ar tehniku šodien Daugavas futbolistiem. Šajā epizodē kļūdījās arī Čīckis. Nav no tiem futbolistiem, kuram šādu kļūdu varētu gaidīt, bet līdienas vietas neapstrādāja kārtīgi bumbu un labs moments. Un beidzās līdz ar to arī. Tātad 1. numurs Daugavai Vaičulis. Teiksim tā, rezultīvu piespēli viņam ir pirmajos gūtajos vārtos. Aizsardzība Daugavai sekojuši, 2. Līns Klimāvičs, 18. Pāvals Mihaģuks, 8. Denis Kečānovs un 33. Valdemārs Barovskis. Vidējā līnija arī Čitskis balsts pusargs, acīm redzot, šodien būs 20. numurs, viņš ir pirms brīža redzējām. Augstāk spēlēs arī centra pusargs Mans Savens, 7. numurs. Un pa malām Edgars Kārkliņš, 22. Ernests Velūs, 10. un vēl arī vidējā līnijā Glebs Kļuškins, kurš, acīm redzot, spēlēs zem uzbrucēja. Un vienīgais uzbrucējs šodien Daugavai ir Povils Lukšis, leģendāra personība Lietuvas futbolā. 34 gadi šim vīram jau ir. Bombardiera talants milzīgs, un šeit nav aizmugurs. Mingāzovs izraujas 1-1, sitiens Mingāzovs un Vaičuls šoreiz glābi. Mingāzovam tāds, ne šis, ne tas sanāca. Vājš sitiens, arī sita vārtiem pa vidu. Atcīmredzot, mēģinājus precizitāte, bet nesanāca. Jau pirmajās 6 minūtēs varēja būt 2-0, skonto labā, taču tas nenotika. Vaičuls izdarīt tas, kas viņam ir jādara, teiksim tā. Nekā pārdebiski tur nebija. Šajā epizodē teikšu, ka nebija sarežģīts sitiens, Mingāzovs neveiksmīgi nospēlēja. Rupi izgāzās Daugavas aizsardzību, veidot mākslīgo aizmuguri. Šeit vēl viens centrējums, un pa vārtu pārna lido bumba. Manuprāt, Vaičuls nepieskārās tai. Tas būtu joks, ja?
Aičuls vēl vien līdzīgu golu ielaist iekšā. Nepateic, kurš trenē Daugavu, domājams visiem futbola faniem tas jau zināms, Virņijas Ļupšis. Lietuvas saikne šai komandā ir pat lielāka nekā Skonto ir sakars ar Gruziju. Tā kā, teikt, Gruzīnu, lietuviešu, duels Latvijas virslīgā. Kāpēc ieminēs par to, ka Skonto šodien varbūt varētu zaudēt? Pirmkārtām nogurums. Vēl labs uzbrukums, skatāmies, Karšausks Šabalātonis kreisajā malā piespēles priekšu, un šeit piespēle, kas bija adresēta Mingāzom, pārtvēra aizsardzību. Neizdevās izdarīt 1-1 vēlreiz Mingāzovu. Mingāzovs, kurš principā ir malējais pusargs, vairākas reizes nokļūs uzbrukumu smailē pa centru, nevis pa flangiem. Un varbūt tas pārsteidz Daugavas aizsardzību. Redzam, vai tā ir tikai sakritīšanās, vai arī bieži vien tā tiks izspēlēts. Šīs Turkmenistānas izlases pusargs. Tātad Skonto nospēlēja papildu laiku pirms 3 dienām Eiropas līgas kvalifikācijā. Un Skonto zinām kā komanda, kas spēlē augstā tempā. Parasti tas notiek 3 ceturtdaļas spēles, visu maču diez vai tā var izturēt, bet puslaiku pusotru Skonto tieši tā spēlē. Mana māca stipri šaubas, vai šodien Skonto ilgi tā izturēs. Pēc Daugavai varētu būt labas izredzes, bet visu jau ir sabojājis sliktais sākums. Dvalī pa kreiso malu, priekšu vēlreiz. Uz priekšu Mingāzovam, Mingāzovs krīt. Rādīja, ka jau sitiens viņam pa seju. Ja nemaldos, abu komandu pirmajā spēlē, tieši tas bija, kad spēlēja pret Daugavu, Mingāzovam deguns alauza. Šķiet, ka tas patiešām bija pret Daugavu, varbūt, ja kļūdos, tad atvainojos par neprecizētu, manuprāt, tas bija mačā tieši pret Rīgas Daugavu, un tagad viņš ar pa seju nedaudz dabūja, bet tur nebija nekā nopietna šeit. Sadursme, bet pārkāpums tiek fiksēts. Viesu komandas izpildījumā. Un Skonto par augsto tempu runājot, pirmā puslaika, domāju, viņi varētu tā noturēt, otrajā puslaikā jau varētu rasties problēmas, jo Skonto no iepriekšējā mača faktiski ir visi tie paši futbolisti. Nav sastāvā šodien Sņēņikovu. Viņš nevar spēlēt, nedrīkst spēlēt diskvalifikācijas dēļ, tas pats attiecas arī uz Ritvaru Ruginu. Šie te divi vīri ir pamatsastāvs spēlētāji, protams, Skonto rindās, un Rugina zaudējums varbūt nav ļoti būtisks, tad Sņēļņikovs uzbrukumu veidošanā lieti noderētu. Lūk, visi tie paši, atskaitot Sņēļņikovu, nospēlēja gandrīz visu maču. Ceturtdien Karšausks tika nomainīts 10 minūtes pirms pamatlaika beigām, bet pārējie visu nospēlēja 120 minūtes, tā kā redzēsim, cik daudz benzīna tā var izteikties. Skonto būs šodienas mačam, runājot par visām 90 minūtēm. Skonto gūs vārtus ar pretinieku palīdzību, ļauj spēlēt pretiniekam, tāls sitiens, un Libauskis bez problēmām tver bumbu. Libauskis pamatvārdsargs Skonto rindās vienu maču. Virslīgā tikai izlaidis. Tas bija pret Ventspili. Iesildīšanās laikā muguru savainojumu guva, un toreiz pie dzēkšanas tika Grigorjevs jaunais. Vēl vien piesvēl pār aizsardzībā šeit. Karšausks ļoti elegant nospēlē. Karšausks sitiens no gaisa, roka, nebija roka. Karšausks un eleganti vārti Karšauskam, nu šeit Karšauskam, es domāju, būs šīs gols būs topā. 12. minūte Artūrs Karšausks izņirgājās par Daugavas aizsardzību. Redzam, šeit apspēlē aizsargu un Aičuls nebija glābējs. Varbūt varēja nospēlēt nedaudz veiksmīgāk. 12. minūtē Artūrs Karšausks panāk 2-0. Jā, fantastisks mačs sākums. Pateikšu godīgi negaidīju, ka būs tik rezultīva spēle. Vairāk lietos to, ka būs garlaicīgs nešķirts, bet Daugavas
komanda pagaidām laukumā nav redzama. Vīri ir vēl ģērbtuvē. Redzēsim, kurā minūtē komanda ieradīsies laukumā, bet pagaidām Skonto stadionā ir izgājusi tikai viena komanda. Skonto redzēsim, cik ilgi Skonto vienai pašai būs jāspēlē šodien. Tātad Krašovskam 8. vārti virslīgā. Tas ir par vienu golu mazāk nekā Mingāzom, atvainojos nekā Šabalam. Šabala ar 9 gūtiem vārtiem ir pirmajā vietā. Krašovskam tagad ir 8 un Mingāzos ir guvis 4 vārtus, ieskaitot šodienas spēli. Jā, Daugo atrodas pamatīgā nokdaunā. Komanda, kurai aizsardzība ir zināma kā viena no šīs komandas labākajām pusēm. Pirms šī mača abas komandas bija ielaidušas tikai pa 4 vārtiem. Daugo tas bija 12 spēlēs, Skonto 11. Skonto viens mačs rezervē ir. Salīdzinājumā ar Daugovu nav nospēlēta spēle ar Liepājas Metalurgu. Un tagad Skonto ir kļuvusi par vienīgo labākās aizsardzības īpašnieci. Šīs sezonas virslīgā tikai 4 ielaisti vārti. Skonto 27.11 spēlēs, Ventspils 2. vietā 25 punktu, Ventspils arī 11 spēles aizdījis, un šodien 19. lokā sacensīsies ar Spartaku. Arī varētu būt potenciāli rezultīvs mačs. Nav Spartaks spēlē pats, ļauj to darīt arī citiem. Ventspiliem gan arī aizmugurs ir Eiropas līgas kvalifikācija. Un vēlreiz guļ Daugavas aizsardzība. Un būs stūrsitiens. Gabals, manuprāt, tas, kurš nopelnīja šo te stūrsitienu Skonto vienībai. Jā, Daugavas aizsardzība izstās vienkārši nožēlojami. Visi abi flangi guļ. Laukuma centrs ir Skonto iet cauri kā nazas pa sviestu. Iepriekšējā otro vārtu gūmā Klimāvičs pilnībā izgāzās. Un skatāmies stūrsdienu. Mingāzo centrējums, trod lēc, bet bumba tiek izsista. Fertovs spēlēs atpakaļ. Skonto diezgan bieži izmanto šā taktiku ar tālajām piespēlēm, augstajām, pāri aizsargiem. Un vairākās epizodēs jau tas ir devis labumu. Un šeit pārkāpums varētu būt zeltainā kartīte. Redzēsim, ko Treimans par to domā. Isājos pagaidām būs mutisks aizrādījums tikai. Isājos tieši tā tiek brīdināts. Skonto balsta pusargs. Var spēlēt ar aizsardzības centrā. Un šodien centrā variantu viņam nav spēlēt. Kopš Nauru Bulvīša atnākšanas no Spartika šīta zona ir pilnībā nosakta. Bulvīts spēlē kopā ar Rodi. Šeit variantu nav. Pat Laizānam vairs nav jāspēlē aizsardzības centrā. Sāni iemetiens vieskomandai. Borovskis. Vasmans aizsargs pieslēdzas uzbrukumam. Neesam redzējuši vēl darbībā Lukši. Ar 77 numuru spēlē šis kungs. Varbūt tagad. Pie mums, protams, būs Mans Savans. Kā gan citādi. Viss standartizācijas ir viņa pārziņā. 5 vārtus gūs šajā sezonā Savans virslīgā. Var izdarīt to arī no šādas pozīcijas. Skonto mūrī 4 futbolisti. Skatīsimies, ko izdomās Mans Savans. Var piespēlēt, jā, tas arī tiek darīts. Tad planējuši piespēli un garām apakšējiem stūrim sit. Manuprāt, Gribauskis kontrolē situāciju šajā epizodē. Kaut kas līdzīgs uzbrukumam, kāds dzīvības pazīmes beidzot Daugavas izpildījumā, bet sākums ir pilnībā izgāzs. Un pret tādu komandu kā Skonto nevar atļauties. Pat 0-1 varbūt nebūtu traģiski, bet 0-2 jau ir
ir diezgan dziļa bedre, un zinot to, ka Skonto ir ļoti solīta komanda visās līnijās, īpaši aizsardzībā, kā to rāda statistika. Un Skonto treneris pretī mēdz uzsvērt, ka aizsardzība sāks no uzbrukuma. Un tā kā Skonto tiešām arī vidējā līnija daudz strādā aizsardzībā, nu, par uzbrucējiem varbūt tās tā strikti nevarētu norādīt. Jā, patiešām Mingāzovs spēlē centrā. Acīm redzot, ir trīs uzbrucēji. Nav izteikts malējais pusargs skontiešiem. Vēl viena tālā piespēle. Šoreiz neizdevās. Apmani tur Mihaģuks. Uz pieredzīt paņēma. Tā var izteikties Advalī. Jā, nu, Pērtī interesanti taktika ir izlīdz. Atceramies, pirmajā komandas spēlē bija ļoti negatīva taktika Tamuzam. Un toreiz tas mačs bija tāds, ka varēja redzēt, kāpēc komandas pirms spēles viņām pajautāt, vai ņemsiet 0-0, tad pateikt stabili, jā, ņemam 0-0, un tā spēle arī tāda bija. Izteikti 0-0 spēle, ļoti piesardzīgs Skonto, pat spēlē ar pārāk lielu respektu pret Daugavu, un bija žiem darbojas kā otrais numurs. Labs uzbrukums Kārkliņš, un šeit viņš krīt sodomā, un jā, trēmenim nav šaubu, pendele. Nu, es atļaušos Latvijas numuru 1 tiesnesim piekrist par šo te lēmumu. Man patiešām izskatījās, ka bija. Šeit skatāmies, tiek garām Dvalī un kritiens, jā, nu, protams. Un Savanam būs iespēja gūt savus 8 vārdus. Savans pret savu tautieti Pauļu Gribausku. Jā, nu, ļoti super rezultīvs mačs mums solās jau būt. Un tātad 9 minūtē Daugava nopelna pendeli, Kārkliņš, talantīgs futbolists, nevienmēr tiek sākuma sastāvā, bet pēdējā laikā ir ticis pie spēlēšanas. Sezonas sākumu pavadīja soliņu, deldēja soliņu. Vairāk futbols gatavi lidot iekšā solaukumā pēc gada neprecīzi sitiena, bet Savans tāls ieskrējiens. Skatīsimies uz spēku vai uz precizitāti, vai būs Paņēnka pa vidu. Skatīsimies, tātad Savans pret Gribausku, bet pirms tam vēl trēmenim jāievada kārtība. Un tātad 2 lietuvieši. Trēmans nekādas sīkums nepieļaus. Visam ir jābūt strikti centimetrā, nedrīkst būt puscentimetrs pāri. Un tātad Savans pret Gribausku. Savans un Gribausku atvēra bumbu un... Jā, nu Savans. Mans Savans, skatāmies vēlreiz. Ieskrējiens. Nu, un citiens, nu tas, nu, es arī tā māku uztis, godīgi sakot. Nu, tas tā nebija pendela, nu, tā svētdienā parkā tāpat nespēlē. Tur neliels konflikts laukumā, tos palaid konfliktu sākumu garām skatoties drausmīgās pendelas atkārtēm. Nu, Savans pievila savus komandas spēlētājus, trenerus, arī fanus un gūstot vārtus. Protams, Daugavai būtu daudz labāks, pozitīvāks noskaņojums nekā tas ir tagad. 0-2, nopelnīt pendeli, iespēja atgūt 1 vārtus, saglabāt labas cerības uz vismaz neizšķirtu, bet tev bija komandas viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem, vadošais futbols uzbrukumā, spēles veidošanā. Ar visu savu pieredzi, protams, tādu gājienu negaidījām. Bet, nu, gadās arī pasaules meistariem kļūdas, bet šeit sitiens bija tāds diezgan bezjēdzīgs, jo ir tāds vājš un nezinu, ja Gribausks varbūt tās palikt stāvot pa vidus vārtiem un vēl pietikt ņem laika, vēl aiziet uz otru pusi, nu, Savans. Es varbūt psiholoģiski nevarēju tik galā ar to, ka viņiem jāsat iekšā savam tautietim, bet, nu, vai kā, Daugavai ir jātiek garām šajā epizodē. Kas zina, varbūt labāks iespējas gūt vārds viņiem šajā spēlē arī nebūs. Ļoti aizraujošs futbols, man par lielu pārsteigumu. Jau varēja būt pirmajā 20 minūtēs 3 goli, pagadām ir 2, un tas jau ir daudz. Zinot to, ka spēlē Latvijas 2 no 3 vadošajām komandām. Kārkliņam brāķis. Kārkliņš pēdējā spēlē iest 4 golus pret Grobiņu.
Viena lieta ir pret Grobiņu iesis 4 gols, cita lieta ir iesis konto šeit ar vairāk pēc volejbola izties nekā pēc futbola. Vairākiem futbolistiem bija rokas un treniņš pēdējo fiksēja, kas bija viesiem. Tātad Kārkliņš 4 gols iesis pret Grobiņu, tas bija kausā. Sāc viņš labi, nopelnīja pendeli, bet, jēga no tā nav nekāda, ja. Tagad ir bumba redzamais Savens, izšķēdēja super momentu. Viens vārds atgūt. Piespēles kreiso malu un, tur Karažalks atnāk palīgā aizsargiem. Arturs nav no tiem futbolistiem, kurš mīl spēlēt aizsardzībā, darīt melno darbu, bet šajā epizodē viņš aizsardzībā tagad saņem norādības no Pērtīs. Un, kas zina, varbūt Pērtī pasaka, 2-0 ir, tikko mums bija draudi pie vārtiem, varēja būt ielaists gols, nedaudz aiztaisāmies ciet, aizvaramies ciet un spēlējam noslēgtāk. Dvalī vēl viens brāģis darbībā viņā. Dvalī kopš papīra nokārtošanas, tā var teikt, spēlē pamatsastāvā, kreisajā malā šis jaunais puisis darbojas. Labs atsauks par viņu ir no skonto treneru, bet, vismaz šī mača sākums viņam nav diezko izdevies. Kačānos. Redzam, ka ļoti bieži izmanto šo te dueli Kārkliņš pret Dvalī. Gados jauni futbolisti. Kārkliņš nedaudz vecāks. Kārkliņš vienā epizodē Gruzinu apspēlēja. Teiksim tā, izģērba pilnībā. Un vēl vairākas epizodes ir bijuši, kad tiek veidot uzbrukumu pa Kārkliņa labo malu. Tagad sadarbība tiek meklēta, sadarbības iespējas pa kreiso flangu. Ļoti daudz ar bumbu. Šis nebija iespējas ņem iespējas priekšu, dot bumbu atpakaļ. Aičuls. Mihaģikovs spēlē. Borovskis. Pakājām damoja, bet bumba paliek arī skontiešiem. Pirmajā mačā, kad šīs komandas sacentās, tad Skonto pilnībā bija aizvērsies 5-4-1 schēmu. Nosimīja šo momentu, pamet bumbu atpakaļ Savenam. Un vēl viens pārkāpums. Rode. Un ļoti bīstam situācija būs. Rode saņem brīdinājumu. Pirmais futbols, šodien brīdināts ar Rode. Ļoti atsnāk pārkāpums. Kas varētu būt kā 20 metri tā uz acis. Šeit jau patiešām var apdraudēt vārdus, bet Savens, ja viņš no 11 metriem nevar iesist, vai viņš iesīs no 20. Arī Čisks pie bumbas, saka, kur sīst, vai arī pats varbūt, pats vien garām, un Savens sitiens, un garām augšiem stūrī. Tas bija daudz labāk sitiens nekā tā pendela, arī bumba lidoja garām vārtiem, bet vismaz uzsita pa bumbu, nevis vienkārši parpināja. Neapmienāt Savens ar savu sniegumu šodien, pirmā puslaikā, jau arī 26. minūte. Iesāk stāstīt par abu komandu pirmo maču. 19. aprīlī komandas sacentās, un toreiz Skonto bija 5-4-1 taktika. Bija 5 aizsargi, un toreiz gan malī aizsargi Gabols un Sņeļņikovs daudz pieslēdās priekšu, un ļoti negatīva taktika bija izlikta, tipiska taktika uz rezultātu, kā mēs teikt. Un Daugava toreiz nospēlēja nedaudz pozitīvāk, bija 4-1. No tās spēles Skonto sastāvā šodien nav Sņeļņikova, Rugina. Pārējie visi ir. Skonto faktiski visu sezonu aizveda bez lielām maiņām. Dvalī tagad ir pieslēdzies. Aičuls izgājienā šeit bez problēmām. Savukārt Daugavai no tās spēles vairāk iztrūktošie. Šinovičs, kuram savainojums, toreiz spēlēja
Kozučuks, kurš vairs nav komandā, arī bija sastāvā. Tāpat Sūrečs. Šodien nemaz nav pieteikumā viņam. Nu, un tas viss par maču aprīlī, bet jūlijā, 14. jūlijā ir 2-0. Skonto savās mājās ir vadībā ar 2 vārtiem. Šeit sadursme, stāvē malā. Savens un Gabals, atsimredzot, ir 2 cietušie, cik es varu saskatīt bez binokļa. Nu, kamēr neliela pauzīt, tikmēr Pertija dod norādījums saviem futbolistiem, kā jāspēlē aizsardzībā. Par uzbrukumu, protams, skontiešiem tagad jādomā ir vismazāk. Iespēja bez lielas skriešanas pietaupīt spēkus ceturtdienai. Protams, Skonto ne komanda, ne treneri, ne futbols nevieso. Neatzīst, ka ceturtdienas spēle šobrīd viņam neinteresē, nav svarīgi. Eiropas kausa paliek Eiropas kausa, un tomēr es domāju, ka ar domām ir tur. Arī šodien ir ļoti svarīga spēle virslīgā. Var atlikšajā mača gaitā pietaupīt spēkus, un Gaziņā varbūt izdosies gūt 3. vārds, tad arī dot iespēju rezervistiem, jeb citā valodā runājot, dot atpūtu atslēgas spēlētājiem, tiem, kuri varbūt vairāk spēlē šajā sezonā. Nu, nekas neizdodas. Daugo uzbrukumā. Šeit kārtā kļūda un brīdinājumu saņem. Zinot, Lukšis ir reģistrējies Latvijas futbolā. Dvali. Sājos, vēl vien tālā piesvēl pār aizsargiem. Bumbāds ar Gabovam, bet šeit bija aizmuguri. Un šī ir 3. šīs kārtas spēle vakar. Un, kā sākumā teicu, pirmās uzvaras guva Meta Ilūgs, tāpēc uzvarēja 2-1, Meta izbraukumā Jūrmalu. Ilūgs savu laukumā Jelgau, tur maču beigas bija ļoti interesants, ne futbola dēļ, bet gan bija pamatīgs lietas gāziens. Un šodien, skatoties debesīs, diez vai mēs ko tādu sagaidīsim Rīgā. Un labi vien ir, ka šodien lietas mums netraucēs. Vēl viena spēle notiks 19. Spartaks pret Ventspili. 5. šīs kārtas spēle notiks kaut kad. Viņi noteikti notiks šogad. Nav zināms, kad, bet notiks. Metlūks pret Daugavpils Daugavu. Tas par 13. kārtu. Var teikt, ka čempionāts ir gandrīz jau pusē. 27 kārtas tikai ir šogad. 3 apļi, nevis 4. Jā, Skonto šodien uzvar un Ventspils paklūp slogā. Tad rīdzniekiem jau būs 5 punktu pārsvars pār Kurzemes komandu. Šeit Kārkliņš pirmajā puslaikā ļoti aktīvs. Arī labas darbības viņam bijušas, un šeit pārkāpums kārtēs pret Savanu Isājevs. Isājevam bija brīdinājis mirkli atpakaļ, tagad mūcis aizrādījums bija, respektīvi, tagad, protams, trenerim, viņš neteiks, ka atcerās bija epizoda laukuma 2. malā, un tur Isājevam pateica, ka pēdējais, un tagad iebrauc kājās Savanam, un Isājevs saņem dzelteno kartīti. Treimans. Drosmīgs tiesnesis. Jau pirmā puslaikā esam par to pārliecinājušies. Nav viņam daudz jādomā. Parādīs kartīti, ja vajag pendeli iedos.
Un pendeli gan šoreiz bija pamatota, Trēmanim nereti gadās visādi brīnumi, bet es atļaušos uzsvērt, ka pendeli bija pa tēmu, un šeit vārtu pārliknis. Savens piešaujas. Varbūt ar 10. mēģinājumu viņš beidzot trāpīs bumbu vārtu taisstūrī, un arī bumbai izdosies šķērsot vārtu līniju. Redzējām, bija viens sodu sitiens sākumā, tad pēc tam bija pendeli, tad bija vēl viens sitiens garām vārtiem, tagad vārtu pārliknis, bet gan bumbas kāra vārtu pārlikni no augšas, un atlicis aiz vārtiem, nevis vārtu priekšā. Jā, uz konto vārtiem briesmu tur nebija. Ja Gribausks atskaitot to pendeli vienu, ir bez darba pirmajā puslaikā. Karšausks pret Borovski, Vihriģuks, Rečitskis, atpakaļ Borovskim. Rīcām piespēlēm varbūt izdos saraustīt aizsardzību, bet nē, ir tālu piespēles priekšu. Tur, Bolīts, galvas tiesa pārāks pār Lukšu un, protams, uzvarēja šajā gaisa divciņā. Skonto tagad, kad brīdi izmanto aktīvu presingu. Jā, interesanti, taktiskā schēma par tiem ir, nav izteikta malējā pusarga. Spēlē ar diviem uzbrucējiem, zem viņiem Mingāzos darbojas. Mingāzos bieži vien ir kā trešais uzbrucējs ar tā teikt, 4-2-1-3 schēma varētu būt pat tāda. Proti Sājavs, Laizāns balsta pusargi, Fetovs nedaudz vairāks priekš. Un priekšējā līnija, uzbrukuma grupa, 3 spēlētāji, Karšausks, Šabalā un Mingāzos, bet tagad stūrstiens Daugavai. Protams, atkal pie bumbas Savens, kā gan bez viņa. Tagad uz centru tiek raidīt bumba. Rečitskis, Kačānovs. Nezinu, kas tas bija. Tas bija kaut kas atkal. Kaut kas tāds, ko saprot tikai Daugavas futbolisti. Vēl uz, nezinu, ko tur izveidoja Kārkliņš. Spēl pakaļ Borovskim. Sājau šeit pietur nedaudz grūdienas. Bija grūdienas, bet uz Pasjoņiko izrāda savu nemierantību Borovskis, bet nokrit arī tā kā, tā nekrīt. Tā nebija tik liels atdursme, lai tur kristu uzreiz. Un Spānijas līgā tā krīt. Pielabošu savu Spānijas līgā, tas ir pieņemts. Vēl vien piespēle starp aizsargiem. Un meklē variants Daugava kā tik garā. Isājevs ir uz robežu, teiksim tā. Būs spēlētāja maiņa vai kas būs? Būs spēlētāja maiņa jau pirmajā puslaikā uz konta komandā varbūt ņems nost Isājevu, kurš tev ir uz robežas. Isājevs nopelnīja karti, viens pārkāpums nebija fiksēts, vēl viens bija nu pat fiksēts, Isājevs ir uz robežas, varbūt Pertī to redz, varbūt ir kādam spēlētājiem savainums, to mēs drīz uzzināsim, bet būs jau pavisam drīz. Pirmā spēlētāja maiņa, skonto rindās. Jā, Isājevs tiek ņems nost. Pertī ļoti labi redz, kas notiek. Pertī negrib šo spēli pabeigt mazākumā, un viņu vietā nāk Iraklīs Klimiašvili. Spēles 33 minūtes spēlētāja maiņa, skonto komandas sastāvā. Laukuma atstāja, 4. numurs Viečutovs Isājevs. Jā, maiņa, kuru es ļoti labi uzreiz sapratu, arī prognozēju. Tātad ir Iraklīs Klimiašvili, viņa vietā. Viņam parādās laukumā. Jūras Laizāns varētu būt greizsirdīgs, jo Irakliem ir iespējīga frizūra nekā Laizānam. Redzēsim, vai tas ietekmēs kādā veidā šo spēli.
Skonto saprat laukumā. Izājos prasījās uz otro zelta no kartīti. Nespēja nopelnīt, vai ar pērtī viņi vienkārši novāc nost. Un šeit jādod plusiņš trenerim, ka redzēja, ka Izājos negrib spēlēt līdz galam. Šeit grūstīšanās. Borovskis panāks būnu, Kaut kas nav ar Daugava šodien kārtībā, vai nu vīri nav izgulējušies, vai ir slikti ēduši brokastis, nezinu, kaut kas ir pie vainas. Būs jāpajautā trenerim pēc mača. Pavisam vienalga. Es tā šī komanda vajadzētu būt pretējās lomās vienībām, jo Skonto spēlē ceturtdienu ļoti smagu maču ar papildu laika pendulēm. Daugava nav tāds piedzīvojis. Bet laukumā šodien ir pilnīgi pretēja notikuma attīstība. Un šeit talants. Bet Klimiešvili, es viņš augšu par Irakli, jo tā būs vienkāršāk. Tad nebūtu jāpaturējās ar gariem grūzīnu uzvārdiem. Iraklis pārņems stafeti no Isājeva un lido kājās pretiniekiem, un 3 minūtes viņam vajadzēja, lai nopelnītu zelta no kartīti. Uzsāvens Arvins stiprāk, sit pa bumbu, sakrabāts sitiens, un bumbu lido pārvārtiem. Iraklis uznāca laukumā, viņam tur bija jau pašā sākumā vārdu konflikts, vārdu apmaiņa ar Kārkliņu, nemaldos, tagad notiekuma pārkāpums. Kas zina, varbūt par tiem būs vēl viena piespiedu maiņa jātaisa. Četrdesmit minūtes rīt, tātad pirmais puslaiks pavisam drīz būs galā. Rezultāts neatbilst spēles gaitai, teiksim, godīgi, 2-0 nav atbilstošs rezultāts. Vēl jau vairāk tāpēc, ka šeit labs moments, kā šauspēšu bumbu garām. Tā līdz Irakļiem neaiziet. Proti Skonto viens vārds iesat pat, viens uzdāvināja pretinieks. Un šeit brīdinājums arī Daugavas rindās, arī Čīckis. Pārkāpt noteikums pret Irakli. Spēles 14 minūtēm brīdinājums saņem Daugava komandas spēlētājs ar 12 numuru Vitālijus Čīckis. Tātad Skonto viens vārds iesat pat, viens uzdāvināja viņiem pretinieks, un arī bija Daugavai pendeli, tā kā pēc būtībā vajadzētu būt 2-1, varbūt arī būtu taisnīgāks rezultāts, bet kas ir, tas ir. Daugava savas iespējas nav mācējis izmantot, teiksim tā, savu vienīgo iespēju, un Skonto momenta realizācija ar uzviju, un pirmais puslaiks tuvojas noslēgumam. Daugavai bez šaubām ir jāmaina taktiskais izvietojums, ir jāpārkārto rindas, varbūt kāda maiņa jāveic, kas rezervē ir viesu komandai. Noteikti jāpiemina Sergejs Mišins. No Jūrmās atnāca futbols, viņam, ja viņš nāk laukumā, viņam būs debija. Daugavas rindās futbols, kuram ir laba tehnika, prot pieturēt bumbu, viņam ir diezgan iespējīgs dribls. Varbūt 1-1 viņš varētu uz svaigumu apspēlēt Skonto futbols, kur būs noguruši pēc pārtraukuma. Bez šaubām būs noguruši, arī kāda fiziskā sagatavotība, tomēr atkal kārtībā reiz jāpiesauc ceturtdienas spēle, un Skonto mača pēdējā trešdaļā varētu būt ar tukšām baterijām šeit Gabaus. Un ļoti labi izklipēnā nospēlē Mihaģuks. Skonto soliņš jūk prātā. Pērtīm, lai būs laukumā. Prasa pendeli. Man liekas, ka nospēlēja bumbā. Mihaģuks. Neredzēsim šo momentu. Diemžēl to tad varēs kādā apskatā pēc spēles. Highlightos tā saucamais varbūt redzēt. Skonto ļoti aktīvi prasīja pendeli, kas interesanti, ka prasīja pendeli nevis futbols laukumā, bet rezervi soliņš, kas vispār atradās vairākas metrus tālāk nekā no epizodes atsliesniekiem, tā var teikt.
sāk runāt par to, kas Daugavai ir rezervē. Tātad Mišins, bijušais Jūrmāls futbolists, varbūt kāds atcerās arī no Gulbens sastāvā redzētā. Tātad Mišins, uzbrukošā grupa vēl varētu arī būt Vadims Gripa, Vitālijs Ziļs, Valērijas Čistjakovs. Faktiski visi spēlētāji, kas viņiem ir rezervē, ir uzbrukuma spēlētāji, atskaitot Tomu Tamašausku. Tā, Pertī pabeigs šo spēli vai nepabeigs? Pērtiem diskusija te būs ar Treimani. Treimans laikam uzzināja kaut ko jaunu par savu ģimeni šodien, šajā brīdī, ko viņš līdz šim nezināja. Pērtiem atļauj spēli turpināt. Un ceturtais tiesnes Aleksandrs Anofrijevs. Viņš droši vien daudz ko arī būs šo 2 stundu laikā, kā vai noteikti mačs dzirdējis. Diez vai viss būs patīkams. Tātad par Daugavas rezervistiem, atskaitot Vārtsargu Romānu Maksimovu un balstas pusargu Tomu Tamašausku, vispārēji ir uzbrucēji vai pusargi, jau minēja Mišins, Ziļs, Gripa, vēl arī ir Valērijas Čistjakovs un Georgis Diaknišvili, futbolists, kurš ir nāk uz maiņu gandrīz katrā mačā. Iespējams, šo te grūzīnu pusargu mēs arī redzēsim pēc pārtraukuma. Pirmajā puslaikā diez vai tas notiks, vienkārši tāpēc, ka vairs nav daudz laika atlicis, ir 2 minūtes vēl palikuši, noteikti būs kā ar minūti pielikt sakarā ar pauzītēm, bija savainojumi, vārds svinēšana. Dvalī. Un Dvalī pirmajās 40 ar 8 minūtēs labāk piespēja asais uzbrukumā, šeit labs uzbrukums un aizmuguri. Bet ļoti eleganti bija spēlēts, ar īsām piespēlēm izspēlēs konto. 4-5 futbols bija iesaistīts šajā kombinācijā, un viss beidzās ar to, ka bumba nonāca pie malē aizsarga Gabova, kurš iznira cauri aizsardzībai un nokļuva 1-1 pret Vaičuli. Daugavas vārds glāba, bet tas nebija arī būtiski, jo tika fiksēta aizmugura. Kļuškins. Nākus centri vēl Lūdus. Borovskis. Kākliņš. Nu, varbūt Kākliņš vēlreiz apspēlēs Dvalī, nākus centri, un tas nebija sitiens. Labi, pēcbrukuma iespējas 3-3. Karšausks Šabalā prās piespēlēt Solaukuma centrā, un Valērijas Šabalā un 3-0. Un es domāju, šajā spēlē visi skaidrs, nav zināms tikai mača gala rezultāts. Skonto kontra, Karšausks pa labo malu, Šabalā redzējām prasībumu Solaukuma centrā un no gaisa Valērijas Šabalā 45. minūte. Bum, un Skonto 3-0. Daugavai sākām uz redzēšanos. Paldies, ka piedalījāties šajā spēlē. Redzēsim, vai jums otrajā puslaikā izdosies gūt goda vārtus. Šabalam jubilējas 10. gols virslīgā. Viņš nostabilizējas pirmajā vietā bombardieru sarakstā. Vaļēram tagad 10. Otrajā vietā ir Kovaļovs no Daugavpils 8 un arī Karšausks ar 8. Tagad viņam ir pievienojies Daugavpilītiem. Tātad 2 no 3 virslīgas bombardieriem piedalās šajā mačā un šajā mačā arī ir guvuši vārtus. Daugava, godīgi sakot, pilnīgi bezjēdzīgi izskaties pirmā puslaikā, atskaitot Kārkliņa uzplaiksnījumu un Pendels nopelnīšanu. Nav par ko uzteikt šo komandu. Varbūt vēl Kļuškins dabūs brīdinājumu. Puslaika izskaņā Skonto prasa, lai tiek brīdināts Daugavas pusargs. Nezinu, ko Treimans izdomās. Nē, nebūs brīdinājumu. Varēsim pēc pārtraukuma pārnāties par to, par Virgiņu Ļupša trenera talantu, par treneru spējām. Viņš spēs šo te komandu, kuri pilnībā izgāz uz pirmo puslaiku, savākt otrajām 45 minūtēm. Uz pirmo puslaiku, godīgi sakot, viņa komanda vienkārši neieradās. Un šobrīd bumba tiks iedīt spēlē, es domāju, tas arī būs neatļaut to izdarīt. Tas arī viss, treneriem pietiek, pirmais puslaiks beidzies 3-0. Patiešām man vajadzētu
pārbaudīt 2 reizes, lai ticētu, ka patiešām ir 3-0. Pirmajā uzlaikā 2 no 3 vadošajām komandām spēlē. Un tātad atgādina 3. minūtē Ruslans Mingāzovs ar sodu citienu, tur kļūda Vaičulim. 12. minūtē Arturs Karšausks, solo gols, apspēlē vairākus aizsargus. Un 45. minūte Vāris Šabalā, pavisam brīvs sodlaukuma centrā, saņēma piesolu no labā flanga no Karšauska un sitiens no gaisa 3-0. Teiksim tā, uz redzēšanos Daugo, tiekamies nākamajā spēlē, bet mums vēl jānoskatās nākamās 45 minūtes. Un pēc aptuveni 15 minūtēm sagaidīs atpakaļ, skatīsimies otro puslaiku.
Esam atpakaļ Skonto stadionā, kur tūlīt beigsies pārtraukums mačā starp Rīgas Skonto un Rīgas Daugavu. Tā ir SMS Kredit LV virslīgas 13. kārtas spēle. Kur uzspries vai centrālā vai puscentrālā, bet viens no galvenajiem mačiem. Noteikti Daugavas un Liepājas Metalurga fani varētu šajā sakarā iebilst, bet zinot to, kurās vietās tabulā atrodas minētās komandas, tad atļaušos tomēr teikt, ka šis ir centrālais mačs, un lai man piedod Liepājas Metalurga fani. Šī komanda šobrīd atrodas tikai 6. vietā turnīra tabulā, un pat spēle pret Daugavu, kad notiek spēle starp Rīgas Daugavu un Skonto, tomēr jādod priekšroku šim duelim. Uz pirmo puslaiku Rīgas Daugava vispār neizgāja, uz otro puslaiku komanda ir izgājusi ļoti laicīgi. Skatīsimies, vai tas kādā veidā ietekmēs viesu komandas sniegumu. Pirmo puslaiku pilnībā izgāza Virginija Ļupša. Padotie otrajā puslaikā, redzam, komanda ir laicīgi laukumā, būs uzreiz startā 2 spēlētāju maiņas. Tiksim skaidrībā, kas nāk laukumā, kas nenāks. Tomašauks, acīm redzot, viens varētu būt, cik es redzu tālumā, otru neatpazīstu. Bet, tūlīt mēs noskaidrosim, kas ir kas. 2 maiņas, tātad 2 no 3 iespējām taisīs Ļups. Pirmā puslaiku Daugava zaudēja ar 0-3, patiešām 0-3, nepārteicos. Jau pirmajās 12 bija 2 gols salaist iekšā, un vēl viena jau ir, tā teikt, iesat viņiem ģērbtuvē skontieši, pēdējā minūtē pēc brukumā. Un 3-0 Skonto ir vadībā pēc pirmajām 45 minūtēm, un es atļaušos teikt, ka šajā spēlē punkti jau ir sadalīti. Vēl ir tikai jānoskaidro, kāds būs mača gala rezultāts. Tātad vēlreiz Čisekovs un Tomašausks iznākuši uz maiņu otrajā puslaikā. Tūlīt mēs mēģināsim saprast, kuru vietā viņi ir iznākuši. Čisekovs spēlēs labajā malā. Neredzu vēl Uli. Viņš pirmā puslaikā bija kreisajā malā spēlēja. Tomašausks, protams, būs balsta pusargs, spēlēs centrā. Spēles veidotājs, bumbas pieturētājs, tā varētu raksturot šo 30 gadus veco lietuviešu futbolistu. Vēl viens leicis ar bumbu. Spēles 44 minūtes, spēlētāja maiņas Daugava Rīga komandas sastāvā. Ričitskis, vēl viens varētu būt, kurš nav. Jā, tātad Ričitskis un vēl Ulis ir nost, viņu vietā Čisekovs un Tomašausks. Tam tikām skaidrībā ar abām maiņām. Un tūlīt varēšu arī pasāstīt par abu komandu virknējumiem, te jau daļa ir skaidra. Viens pret viens nomainīja vidējās centra pusargs pret centra pusargu un malējais pusargs pret malēju pusargu. Redzēsim, vai šīs maiņas kādā veidā ietekmēs pozitīvi viesu komandas spēli. Tātad par komandas sastāviem. Skonto sarkanās formās, otrā puslaikā no mums skatoties spēlēs no kreisās uz labo malu. Tātad vārtos pirmais numurs Pauļs Gribovs, aizsardzība no labās uz kreiso. Otrais Lazavs Gabovs. Un 3. Renāts Roda, 21. Nauris Bulvīts un 27. Laša Dvalī. Vidējā līnija Jūris Laizāns, 5. numurs ar 13 atvainojas spēlē Iraklīs Klimjašvili. Viņš nomainīja ar 4. numuru spēlu sākušo Jāšislavs Āju, kurš nopelnīja brīdinājumu un prasījās arī uz sarkano kartīti, ja otru brīdinājumu. Viņš tika nomainīts. Nostīsimies šo centrējumu. Tātad Laizāns, Iraklīs, tie ir 2 spēlētāji, kurus nosauc. Vidējā līnijā vēl centrā darbojas. Un nav tādu izteiktu vingeru šodien. Skontīšiem ir pa 3 spēlētājiem un tāls sitiens. Tātad Fertovs vēl vidējā līnijā ar 8. numuru spēlē un uzbrukuma grupa. 3 spēlētājs, Skonto 10. Ruslans Mingāzovs,
25. Artūrs Karšausks un 20. Vārējs Šabalā. Tamas Pertiem ļoti aktīvi, kā ierasts vada Skonto komandu, un viesi Rīgas Daugava. Pirmais numurs vārtos Artūrs Vaičuls, aizsardzība 3-3. Aldemārs Borovskis, 18. Pāvils Mihaģuks, 2. Lins Klimavičs un Denis Kačānovs, 8. numurs kreisā mala. Vidējā līnija balsts puseri pozīcijā Ričitska vietā tagad spēlē Mans Savans. Virs viņa 2 pusargi. 19. Gļebs Kļuškins. Un 7. numurs Mans Savans. Malās Daugavai spēlē. Labā mala Valērijas Čicikovs, 92. numurs, kreisā mala Edgars Kārkliņš. Atšķirības ar pirmo puslaiku tāda, ka Kārkliņš spēlē labajā malā un Čicikov vietā bijušais spēlētājs Ernests Velūs spēlē kreisajā malā. Tas par pārkārtojumiem personālijās un tas, ka izvietojumā, un vienīgais uzbrucējs ar neko nepalika atmiņā pirmajā puslaikā, atskaitot vienu brīdinājumu, ir 77. numurs Pauls Lukšis, 34 gadus vecs bombardieris, savulaik mirdzējis ekrānas rindās. Uzspēlējis arī mums labi zināmajā Sūduvā. Polijā ir spēlējis, zināmais klubs ir Polonija. Bijis arī zemākajās līgās Polijā spēlējis, bet tagad viņš ir šeit. Un šeit fantastisks saves Gribauskam, un tas bija tīrs gols. Lins Klimavičs šitiens ar galvu, un Gribausks skaistā lecienā novērš vārtu gūmu. Skatāmies, bija jāsniedz viņam pamatīgi līdz bumbai, un palēt gājām, kas tur bija. Vai pārkāpums, un kuris neredzēja, kas tur bija ļoti aizrāvies ar šo episodu. Varbūt arī bija aizmuguri, bet, lai vai kā. Gribausks nodemonstrē to, ka viņš šajā spēlē neguļ. Salīdzinājumā ar viņu golēt pētnieku vārtos. Vaičuls mačs sākumā pilnībā nebija gatavs. Pēc tam glāba vienā epizodē, pēc Mingāza izgāja 1-1. Redzam, ka Gribausks, kurš pirmajā puslaikā atvēja arī pendeli, ir arī uzdevuma augstumos arī otrā puslaika. Pirmajās minūtēs šeit Tamašauskas, labs dribls, un šeit Iraklijas pārkāpums pret Savanu. Iraklijas. Un saka, ka trenerim spēlē bumbā. Trenerim tas droši neinteresē, treneris var parādīt. Viņam vēl viens celtnā kartītī vajadzēs, un šim futbolam starp citu brīdinājums jau ir viņš nomainīja. Pirmajā puslaikā Isājevs, tas notiek 36. minūtē, Isājevs bija savāds brīdinājumu un prasījās vēl vienu, un tad Pertī to ļoti ātri piefiksēja, uzlaid laukumā viņa vietā Irakliju, bet Iraklijas 3 minūšu laikā arī pats nopelnīja brīdinājumu, un tagad arī viņš ir, kā saka, uz dzeltenās kartītes, žargonā runājot, un viņam ir jāpiedomā par to, ko viņš dara ar kājām un varbūt arī ar rokām. Brīdināt šajā spēlē ir arī bez viņa Rode, Skonto komandā Lukšs Daugavā, un tie, kas ir laukumā, no tiem, kas nomainīt, bija arī brīdinājums bez Isājeva, arī Ričīskim. Tas par brīdinājumiem, sastāviem un vispār, jo skatāmies otro puslaiku, Daugava ir sākusi nopietnāk, otro puslaiku agresīvāk, ir sitieni pa vārtiem, ir dzīves pazīmes, bet Daugavai sliktā ziņa tā, ka tas viss ir stipri par vēlu, jo jau ir 0-3, arī 52. minūte, un Skonto, kas šogad virslīgā ir ielēdus 11 spēlēs tikai 4 vārtus. Es neticu tam, ka pēkšņi vienā mačā ielēdīs 3. Aizmugurē Karšauskas piespēle bija par vēlu. Ļoti labi Skonto realizēja spēles plānu pirmajā puslaikā. Interesanti, ka nespēlēja ar tādiem izteiktiem, nebija izteikts tāds tradicionāls taktiskās schēmas, kā redzam, ka Skonto ir malē pusē. Varbūt tāpēc, ka šodien nespēlēja, nedrīkst spēlēt diskvalifikācijas dēļ Sņeļņikovs, tāpēc ir cita taktiskā schēma uz Skonto, un nav 2 malējie pusargi. Ierastie, kas bija Sņeļņikovs un Mingāzovs pa malām, viņi varēja mainīties viens labā, viens kreisā, atkarībā no spēles situācijas. Tagad nav tāda izteikta neviena, pat viena nav, ja? Parasti bija 2, tagad varbūt varētu domāt, ka būs 1, bet nav viena. Nav arī viena, ir vienkārši 3 spēlētāji, kas spēlē priekšā.
Mingāzovs, Šabalā un Karšauskas, un bet arī bieži vien redzējām, ka Mingāzovs darbojās, var teikt, pat kā bieži vien kā izvirzītais uzbrucējs, viņš bija tādā pozīcijā. Nu, tagad viņš dziļāk ir aizgājis, priekšā palikuši tikai Šabalā, kurš spēlē zem Karšauska. Nu, skonto, zinot to, ka ceturtdien jāspēlē pret Slovanu, Eiropas līgas Slovakātas otrajā kārtā, varētu noteikti otrajā puslaikā izdarīt spēlētāju maiņas. Nu, problēma ir tā, ka viena jau ir tik izdarīta pirmajā kārtā, kad muļķīgs uzdevības dēļ tika noņemts Isājevs, vēl palikuši pret tiem ir divas iespējas. Šeit sitiens apakšējā stūrī, nu, Gribauskis kontrolēja situāciju, un Borovska raidījums nebija ne ļoti spēcīgs. Precīzi bija, bet, kā vārds saka, nosēc apakšējā stūrī, tad tur jāsat jāšai kārtīgi, varbūt var izsist caur rokām. Skonto iespējams atdos iniciatīvu otrajā puslaikā, spēlēs vēl izteiktāk uz pretuzbrukumu, nekāds bija pirmā puslaika otrajā puslē. Saka, dosim bumbu Daugavai un skatīsimies, ko jūs varat izdarīt. Šeit Kārkliņš pagrūda gabalu. Skonto tuvojas 5. uzvarē pēc kārtas. Ja mēs runājam tīri par virslīgas mačiem, bija vēl nesen atmiņā kauns 1-1 pret Jelgavu. Rezultāts, kas nav saprotams, kāds varēja notikt, bet fakts tāds patiešām bija, ka Skonto šajā pašā stadionā nemācīja uzvarēt Jelgavu. Turpat bija iedzinējos ar 0-1, bet vienu golu iest, vēl bija ļoti daudz iespēju iest otros vārds, bet toreiz nospēlēja 1-1 tikai, zaudēja 2 punktus, un pēc tā laika ir uzvarēti 4 mači pēc kārtas. Visi gan ir bijuši atskaitot Spartaku pret tabulas otrās puses komandām. Šeit būs brīdinājums. Un Karšauskas šeit pilnīgi nevajadzīgi nokrita. Tomašauskas saņem brīdinājumu un Karšauskas par tēlošanu, acīm redzot. Tomašauskas un Karšauskas saņem brīdinājumu. Karšauskas tā nav jākrīt. Tu vienkārši rada sev par izsmieku. Mēģināja Karšauskas sagādāt Daugavai vēl lielāku melno dienu, nekā tā jau ir šobrīd, proti, mēģināja izkārtot noraidījumu pretniekam. Tā ir man teorija tikai pieļauj, ka Karšauskas dabūja par simulāciju to brīdinājumu, bet, tas varbūt nav tik svarīgi. Būs vēl viena spēlētāja maiņa pavisam drīz, tā būs Skonto rindās. Blanks, varētu būt Blanks, nevar saskatīt. Šam ļoti tālu atrodas tribīnes, tik tālu, ka nevarētu saskatīt, bet ne, tas nav Blanks, tas varētu būt Osipovs drīzāk. Labi, drīz uzzināsim. Skonto vēl ir 2 maiņas, Daugavai ir tikai 1 palikusi. Jā, Perti droši vien mēģinās aizslēgties ciet vēl vairāk, 3-0 ir, skaidrs, ka ir jānospēlē pavisam bezjēdzīgi, lai šādu pārsvaru izlaistu. Jā, tas patiešām būs Artjoms Osipovs. Blanks arī ir rezervē, vēl rezervē ir Gutkovskis, Datunašvili, Čečešvili un rezerves vārds Grigorjevs, bet laukumā nāks Osipovs un viņš nomainis Karšausku. Karšausku šodien labi nospēlēja, atskatot savu pēdējo darbību, kas bija pilnīgi nevajadzīgi, bet Karšauskam ir gūti vārti, rezultīvi piespēle otrajos vārtos, un Karšauskas tagad tiek nomainīts 58 vietā, viņa vietā nāk Artjoms Osipovs, pēc ampluā uzbrucējs, bet lielāko šīs sezonas daļu ir spēlējis kreisajā aizsardzības malā, un uz turieni viņš dodas arī tagad. Varbūt spēlēs ar 5 aizsargiem, vai varbūt arī ne. Skatīsimies, kur Osipovs paliks.
Osipovs sezonu sāka kā kreisās malas aizsargs, bija pamatsastāvā, pēc tam Pertī tur ielika Karšausku, atvainojos Sņeļņiku, kurš nedrīkst spēlēt. Sņeļņikovs brīžiem vien spēlēja pa divām pozīcijām, bija gan kreisās malas aizsargs, gan arī kreisās malas pusar, kas ir viņa naturāla pozīcija. Osipovs spēlē kreisajā malā. 5 aizsargiem spēlē Pertī. Skaidrs, pilnīgi noteikti tas tagad notiek tā. Doma ir sekojoša. Osipovs spēlē kopā, blakus spēlē vājiem posmam, tā teikt, šīs dienas vājiem posmam Skonto aizsardzības rindās. Runa ir par Lašu Dvali. Pirmajā puslaikā tieši viņa dēļ gandrīz ielaida vārtus. Skonto bija Pendela, ko viņš nopelnīja nogāžot kārkliņu. Un Dvali pārvietojas nedaudz vairāk uz centru, bet spēlēs kreisā mala centrs brīžiem atkarībā no situācijas, bet Osipovs nāk kreisajā malā un būs 5 aizsargi uz Skonto, bet 2 aizsargi regulāri pieslēgs uzbrukumam, tad Osipovs pa kreiso malu un Gabals pa labo malu, un Gabals kā to darīja līdz šim arī spēles gaitā diezgan sekmīgi. Mingāzos 1-1, un šeit pārkāpums tiek fiksēts. Izbrīvējot sevi pozīciju, Mingāzos pārkāp noteikums pret Mihaģuks šeit tas bija. Pertī domā par aizsardzību, tas ir skaidrs. Un 4 aizsargiem ir pārgājis uz 5, bet ir tādēļ 3 centra aizsargi un 2 malēji aizsargi. Tāda ir schēma. Un pirmajā riņģī pret Daugavu Skonto visu maču tā nospēlē. Tagad tā tika spēlēts pēdējās 30, nedaudz vairāk kā 30 minūtes. Šeit ir cīņas sporta veidi. Paraugu demonstrējumi notiek. Skonto aizsardzībai iespēja atvilkt telpu. Laizāns varbūt izdarīs labu centrējumu, varbūt nē. Varbūt to darīs Mingāzos. Mingāzos pie mums neviena vairāk tur nav. Mingāzos. Labi, skatāmies. Es paklusēšu. Latvijas virslīgas līderis Skonto tikko nodemonstrēja, ka nav jāizpild standarta situācijas. Jaunie futbolisti, kas grib kļūt par futbola zvaigznēm, vēlas, lai futbols viņiem būtu profesija, noskatās šo epizodu un tā vairs nekad nedara. Kačānos uņķam ātrumu. Kārkliņš kreisajā malā. Piespēl Savenam. Savens uz priekšu Kārkliņu. Savens šodien nav līmenī. Ja kādu Daugavas sastāvu varētu paslavēt, Kārkliņam neko nevar pārmest, aktīvs nopelnīt Pendeli, cenšas, cīnās. Osipovs. Tiešām! Jā. Spēles 62. minūtē brīdinājums saņem Daugava Rīga komandas spēlētājs ar otro numuru Uinas Kurmāvičs. Nezinu. Man šķiet, ka vairāk nebija nekā bija, bet labi. Laizāns sit un ir gols. Laizāns 4-0, 63. minūte. Spēles 63. minūtē vārds Skonto komandas labā golā. 5. numurs komandas kapteinis Jurijs Laizāns. Skonto informators Ults Rautmans ir
kapitālā sajūsmā par to, ka Laizāns iesta ļoti svarīgi goli iesat spēlē, kurā jau bija 3-0 pirms tam, kurā nekas vairs nebija jānoskaidro, bet, lai kā Laizāns ir panācis 4-0 un Laizānam otrajā vārdu šajā sezonā virslīgā. Laizāns pendels māks īsti nebija diezko pārēzošs, bet Vaičuls uzmanēja sitienu virzienā skāra bumbu, bet novērst tās pāripošana pāri līnijā nespēja. Tātad 63. minūte. Minga Āzava nopelna to pendeli. Realizēja Laizāns 4-0. Nezinu, kas šajā spēlē varētu būt interesants. Kāds tik noraidīts varbūt. Daugavai noteikti vajadzētu goda vārds, lai nav pavisam nelāks noskaņojums, gan šaubos iestīts viens vārds un būs 1-4 vai īpaši labāk jutīsies, bet sausā zaudēt tomēr iezvai gribās. Šeit Gabals pēc trēmī domā spēlē bumbā. Kārkliņš ir pamatīgās sāpēs uz zemes. Skatāmies. Un Gabals uzreiz fair play, izsat bumbu ārpus laukuma robežām un manuprāt netrāpīja bumbā. Labi, šajā spēlē trāpīja bumbā, netrāpīja bumbā, iesat golu kādu, neiesat golu šeit. Tad esam top 3 komandu spēlē 4-0, diezgan nepieklājas rezultāts. Tāds ir mēs konto, nesen spēlēja, cik nesen, bet spēlēja pirmā aplī ar Ventspili, tur bija 3-0, tur arī pirmā puslaikā jau viss bija beidzies. Bet kā var būt? Jāsāk pie tā pierast, ka uz konto šogad ir tik spēcīgs, ka saraukt pieri uzzinot to, ka ir komandas atrodas blakus tabulā, tiek sasist ar 3-0 vai 4-0. Tāda būs tā kārtība Latvijas virslīgā šajā gadā. Kļuškins raujas priekš, un šeit viņi divi apturu, Laizāns ar Gabalu. Uz konto tagad pilnībā būs spēle uz pretuzbrukumiem. Tas ir skaidrs. Jau varējām redzēt pirmā puslaika otrajā pusē iezīmes šai taktikai. Tagad, ka ir spēku nevar daudz iztērēt tādā veidā, pressings arī nav liels. Šeit neprecīzi piespēlē Irakli izpildījumā. Fertovs arī nogulēja ar startu izrāvienu, pēc tam arī pazaudēja ar bumbu pārkāp notikums Savens. Kļuškins, Savens tiek nogāsts. Un Savens šodien ir, manuprāt, nopelnījis visvairāk pārkāpumus pret sevi. Līderis šajā rādītājā varētu būt šajā mačā. Līderis arī droši vien sitienu izpildīšanas ziņā savā komandā. Nav bijuši precīzi ņemtie sitieni, ieskaitot arī pavisam bezjēdzīgo pendeli pirmajā puslaikā. Tagad Savenam kārtā iespēja. Es jau nezinu, cik viņš reizes sits, 5 stabili sits, ieskaitot pendeli un visus socitienus. Un tagad gan līdz vārtiem ir diezgan tālu. Bet, Savens justīs stipri, kas zina, varbūt bumbu līdz vārtiem var aizlidot. Ai. Konto rezervas iesildās, vēl viena maiņa būs pavisam drīz Daugavai. Pēdējā Daugavas maiņa. Katrai komandai vēl pa vienai maiņai ir. Pirmā riņa spēlē, kad šīs komandas tikās, nevienu maiņas konto toreiz neizpildīja. Kārkliņš, kurš pēc brīža dabūja pa kājām, tagad tiek nomainīts. Kārkliņš ir, manuprāt, vienīgais futbols viesu komandas sastāvā, kuram neko nevar pārmest. Viņa vietā nāk Vitālijs Ziļs. Uzbrucēja vietā uzbrucējs. Atšķirības starp šiem diviem vīriem ir tāda, ka Ziļs ir izteikts centra uzbrucējs, kamēr Kārkliņš vairāk ir kā malējais spēlētājs. Tagad būs divi uzbrucēji izteiktie Daugavai.
Un tas dos rezultātu. Rezultāti tādā ziņā, ka vieni vārti ir jāies Daugavai, lai nav sausais zaudējums. Lai nav tā kā bija Ventspilī. Kļuškins. 1-2. Mēģināja apmuļķot Treimanu. Treimans neiekrita šo gājienu. Laizāns. Gabals. Gāzaus. Un šeit viņa aizciksēja. Čičikovs, kurī sakot, nezinu, ar ko viņš spēr ir izdarījis otrā puslākā. Kopš uznākšanas laukumā baidos samo, bet nav bijis nekas bīstams viņa izpildījumā nav bijis. Švērtals. Pietra bumba mēģina brīvu partneri atrod Gabalu. Laizāns. Uz priekšu. Labi, piespēlē Šabalu. Un būs Tursitiens. Un izspied maksimumu no šīs epizodes. Šodien 10. vārds sezonā virsā gūšais uz konta uzbrucējs. Aizsargs viņam bija nosadzis sitienu iespējas. Vaičuls arī kontrolē apakšējā stūri. Un labākais, ko Šabalā varēja šajā epizodē dabūt, bija stūrsitiens uz konto. Sodlaukumā redz 4 futbolistus. Iraklīs tagad būs 5. Centrējums. Ojojoj, Fertaus. Fertaus, es nezinu, vai viņš par kādreiz dzīvē tik vāji ir uzsis pa bumbu. Viņam patīk sist no tālēns, patīk daudz sist, patīk arī sist garām vārtiem, kāds bija tagad, bet parasti tie sitieni ir spēcīgi, bet tagad bija, jauniešu komandā stiprāk sit pa bumbu, tur varbūt viņam norās vienkārši, bet, tāds pa kājām saņēma sitienu, varētu dzirdēt to arī. Fertaus diezgan neierast rezultīvs šajā sezonā, ir 5 vārdus guvis, viņam tas ir daudz. Nav izteikts bombardieris, nekad nav bijis. Ne klubā, ne izlasē, no vairāk, bet mēdz pieslēgties no dziļuma uzbrukumiem, kad notiek skonda uzbrukumi pa flangiem, tīpaši pa labo malu, un iznirs no dziļuma, atrodas īstajā vietā, īstajā brīdī, saņem labu piespēli, un metriem 12 var uzsist, arī gūs vārds tāds vairāks. 5 reizes ir pārsveikt pretīgi vārds ar šogad virslīgā. Diezgan daudz, var teikt, viņam jau sezonas pirmajā riņķī, sezonas norma ir savākt, varbūt pat arī pārsniegta. Šodien viņš vairāk nodarbojas ar aizsardzības funkcijām nekā ar uzbrukumu veidošanu. Pēdējā epizode Mingāzona no tās malas bija diezgan nelāga, piespēle Laizānam, kurš nezināja, ko darīt. Viņš ir bumba autā, tagad piespēle sodlaukumā, sitiens ir galā un garām vārtiem raida bumba. Šabalā prasa tūrsitienu. Nekā nebija. Steiga, redzam, ir Daugavas izpildījumā. Steidz gūt goda vārtus. Viesi. Pavlu Lukša meistarību mēs šajā mačā neesam redzējuši. Droši vien spēle pret tādu spēcīgu komandu kā Skonto nav īstais veids, kā pārliecināties par viņu varēšanu. Varbūt spēlēt pret kādu zemāku rangu komandu, varbūt pret Metalurgu, varēs parādīt savus spējas pilnībā šīs uzbrucējs, varbūt arī viņam vēl pietrūks sapratis ar partneriem, tomēr šī ir debijas spēle viņās komandas sastāvā virslīgas ietvaros, un noteikti diez vai var pirmajā mačā mums redz super spožu spēli. Redzam, jā, patiešām Daugavas steidzas, šajā spēlē viss patiešām ir skaidrs, punktu nesaglāps, par uzvaru vispār nav ko domāt, bet var redzēt, ka Daugava grib gūt goda vārtus. Tas ir patiešām acīm redzams. Zaudē bumbu vies. Fertaus. Šabalā. Pagalm neveiksmīgs sitiens. Labi, izdarīja visu tehniski pirmo pusi, uzbrukumu pirmo daļu, apspēlē aizsargo, izbrīvēja savu vietu sitienam, bet
turpinājums bija tāds, kā tas bija. Pagalām neveiksmīgs. Un Skonto vēl viena maiņa ir. Diez vai Percija izpildīs, nu, gan 20 minūtes. Jā, būs vēl viena maiņa, atcerot Lādo datu no Šilī nāks laukumā. Labās malas aizsargs. Nu, varbūt tas nozīmē, ka Gabals tiks atpūtināts uz 20 minūtēm. Varbūt arī mainīs kādu no centra pusargiem. Var spēlēt arī Lādo vidējā līnijā. Nu, skatīsimies. Savens. Ziļs. Labi, Slupjā nospēlēja Roda. Man nekāds atlaists nav dots. Šeit bija aizmugurē. Jā. Spasjoņikovs arī fiksē aizmugurē. Nu, redzam, divatā Skonto uzbrukuma veidošana šajā maču otrajā pusē. Spēles izskaņām aprobežos ar diviem spēlētājiem. Mingāzovs uzvāku sev pretnieku aizsargus ar tehniskajām dodībām pietur bumbu un mēģina ar lielisku piespēli izvirzīt uzbrukums mailē Šabau. Nu, pēdējais, bet tas neizdevās. Nu, redzēsim, ko mainīs Lādo. Pirmais kandidāts pēc pozīcijas ir Gabals, protams. Vairākas maiņas tādas arī šajā sezonā ir notikušas. Lādo mainot tieši Gabalu, nu, minēja, viņš arī spēlēt arī vidējā līnijā. Skatīsimies, kurš spēlētājs tiks nomainīts. Tagad Stūrstiens Daugavai. Mihaģuks sit ar galvu, prasīja vēl viens Stūrstien, bet būs 8 no vārtiem. Un tagad var veikt spēlētāju maiņu. Jā, nu bez pārsteigumiem Gabals tiek nomainīts. Nav diezko steidzīgs Gabals pamatot laukumu. Nu, solīdi maču nospēlēja. Gabals ir viens no 3 spēlētājiem, kurš šo zonu vislīgās Skonto rindās ir piedalījies visos mačos. Bez viņa tādi vēl ir 2 - Fertovs un Laizāns. Jā, šorien laukumā varētu spēlēt, bet, kā zināms, nedrīkst vēl izklausās dēļ Urugins un Šņēnikovs, tad vēl viņi būtu top 5 spēlētāji, kuri vislīgāk nav spēlējuši visus mačus, bet viņi nedrīkst spēlēt, un tagad ir palikuši Skonto rindās tikai 3 tādi spēlētāji - Laizāns, Fertovs un Gabals, kur ir bijuši laukumā pilnīgi visos 12 mačos, ieskaitot šodienu. Un līdz pēc beigām vēl palikuši 15 minūtes. 4-0 Skonto grauj Daugavu. Redzam tālu piespēli Osipovam. Kačānovs. Aklīs varbūt jādos precīzi piespēli beidzot. Redzējām, kārtais mēģinājums pār centra aizsargiem piespēlēt bumbu. Šreiz Mingāzovs bija uzbrukums mēlē, nevis Šabalā. Un Klimāvičs, kurš izgādās otro vārtu gadījumā, šoreiz nospēlēja precīzi. Nu, knap aizsnes līdz bumbai, nebūtu rāpījis bumbā, tad, kas zina, varbūt Mingāzovs varētu uztaisīt jau. Rezultāti vēl graujošāk, 5-0, nu, 4-0, 5-0, domāju, baigās starpības nav, jo 3-0 jau diezgan nepieklājīgs rezultāts šāda līmeņa spēlē, kurās tika gaidīt līdzvērtīgāk spēkošanās. Mingāzovs atkal dabūja pa seju. Nav viņam patīkams spēles pret Daugavu, tādā ziņā pirmajā aplī viņam salauz degu, un tagad atkal dabūja pa seju. Starp citu otru reizi šajā mačā jau guļ uz zāliena Ruslans. Gribāls izmet bumbu ārpus laukuma robežām, un tagad varēs viņa komandas biedram sniegt palīdzību. Un, kas zina, varbūt atkal būs nākamās spēles jāspēlē ar masku, kā jau tas pavasarī viņam bija. Ne Gribālskam, bet Mingāzovam.
Mihāls, kurš sezonas pirmajā riņķī dabūja pa degunu tā, ka maz neliekas. Un tur pēc katras satursmes bažīgi pieskaras degunam pārbaudot, vai tas ir savā vietā. Un nebūs vajadzīgi komandas mediķu palīdzības konto pusargam. Drode. Trāpīja bumbā, bet arī trāpīja pa kāju. Lukšim, kur nevēlījās ar emocijām izvēlēt, ka dabūjis ir kārtīgi. Un Savens, varbūt Savens ar aptuveni 10. reizi izveidos kaut ko jēdzīgu. Un sieniņā būs 2 spēlētājs kontraši, manuprāt, ir bišķi pa tuvu. Un Treimans arī nav pirmo dienu netiesā spēles. Saprukšu mēģina viņu te piemuļķotas kontieši. Mini mūris, Savens un skatāmies. Nezinu, kā jums, bet man radies tāds iespējas, ka Savanam šeit vienkārši negrib spēlēt. Viņam ir riebs futbols, viņam ir varētu arī kaut ko citu, varbūt aizbraukt uz pludmalu, izgāzties smiltiņās, bet, tas, ko viņš šajā laukumā dara, tas ir... tas nav komandas līdera cienīgs sniegums. Ir labi, varbūt kaut kur kādā epizodē nepiestrādāja kādā izklupienā divcīņā piespēlē nesnāk viss saprotams, bet cik viņam ir bijuši standarta situācijas un pilnīgi viss ir izniekos, tas nav saprotams. Bija labi, bija viens tas sitiens, kur bija bumba, trāpīja pārlikt no augšas, bet, tas bija no augšas un tas nebija bīstam, jo bumba pat neatlaiž atpakaļ vārtu priekšā. Šeit droši. Lādo izsit bumbu ārpus laukuma robežām un būs stūrs sitiens. Savens kārtējo reizi, protams. Es domāju, tas pat nav jāuzsver, kurš būs pie bumbas un mans Savens. Vienu precīzi piespēli. Varam mēs šodien sagaidīt. Vairāk futbols laukumā, sodlaukumā ir no Daugavas atnākuši arī, protams, Kačānovs. Stūrs sitiens speciālists. Piespēli gan nav viņam, uz priekšu. Tagad Kačānovs leca. Kačānam tur augumā ar savu augumu otrajā stāvā sacensties bija bez izredzēm. Tam Šalks nospēlēja. Meklēja opcijas, labajā malā nebija neviena brīva. Borovskis. Tur viņi gādos viņu presingo, un tas izbeidz ar to, ka Borovskis nesavalda bumbu un sāni iemetiens uz pontiešiem. Fertovs, Iraklīs, labā mala, Lādo, pirmais būs pie bumbas, Lādo ar Kļuškinu piespēlē Mingāzovam un šeit viņa apsteidza pieredzējušais Mihaģuks noplāta rokas, saka, kas notiek, kas par nekārtībām atkal ir, ka šī tik vienkārši tiek cauri piespēles. Mihaģuks apsteidza Mingāzovu, nedaudz tur pieturēja, viņa pagrūda varbūt minimāli, bet viss tik minimāli bija, ka Tad arī Mingāzovs nemēģināja nogrist. Labi nospēlēja Mihaģuks tajā epizodē. Tagad tieši redzējām viņu ar bumbu. Atkal noplāt rokas. Rokas novādušās nav Daugavas futbolistiem cenšas tomēr gūt godu vārds, bet pie 0-4. Morāli, protams, ir nenormāli grūti spēlēt. Čikovs pirmo reizi šeit nospēlēja otrā puslaikā labi. Tādā ziņā, ka bīstam pietuvāja sodlaukumam, arī bija centrējums, un tur skota aizsardzība viss. Man šeit nav jāsaka, kas šo sitienu izpildīja, un arī to, kur bumba piezemējās. Gaida abas komandas, gaida spēles beigas, tas ir skaidrs. Es būtu ļoti pateicīgs Treimanim, ja nebūtu kompensācijas laika. Un es toties to, ka bija spēlētāju maiņas vairākas.
Nav mums vajadzīgs kompensācijas laiks, vajag laist visus mājās pēc 90 minūtēm. Rīt 83. Tātad mazāk par 10 minūtēm vēl palicis. Ja būs kompensācijas laiks, tad es domāju, ka, ja skatot ar to, tad savu 10 minūtes varētu vēl palikt šajā spēlē. Skonto izcīna 5. uzvaru pēc kārtas. Tas ir runājot tikai par virslīgu. Neskatīsim kopā ar Eirokausiem. Cits turnīrs 12 mačos Skonto 9 uzvaras, 3 nešķirt, 0 zaudējumi, vārtu attiecība 37-4, patiešām, un 30 apaļi punktu turnīra tabulā. Un pirms Ventspils sāku savu spēles, Skonto būs 5 punktu pārsvars Ziļas sodlaukumā, un tur atkal pēc viņu 2 spēlētāji, un Ziļas zaudēs bumbu. Pārkāp noteikums. Daugava no Skonto atpaliks 6 punktus. Šī tā saucamā 6 punktu spēle. Protams, par uzvaru 6 punktus nedod, bet visi zina, kas ir 6 punktu spēle. Daugava atpaliks 6 punktus no Skonto, bet jāņem vērā, ka Skonto vēl ir viena spēle rezervē. Tātad pēc zaudētajiem punktiem, ir tās termins futbolā, pēc zaudētajiem punktiem, Skonto attiecībā pret Rīgas Daugava jau būs +9. Tas ir labs pārsvars, zinot to, ka turnīrs jau ir gandrīz vidusdaļā. 13. kārta šobrīd notiek no 27 kārtām. Gribās saka, lai viņam atstāja bumbu. Skonto mierīgi saspēlē. Es domāju, ka Skonto diez vai gribēs. Neviens, protams, negrib ielaist vārdus, bet pie 4-0 kā varētu vienu golu ielaist, bet Skonto ir tā komanda, kas zina, ka ielaist kaut vai vienu golu pie 4-0, tad Pērtī neko patīkam nedzirdēs. Pēc spēles ģērtoja Rodi. Un es vai Rodi tik tālu šogad bija. Pozicionāli uzbrukumā bija aizgājis līdz pretinieku sodlaukumam. Jā, standarta situācijās viņš bijis pretinieku sodlaukumā, bet vai tādā uzbrukumā, manuprāt, nebija bijis. Iraklīs. Šeit viņu parāva aiz rokas. Tamašausks ātri izspēlēja skontieši. Laizāns. Un netrāpīja pa bumbu. Švalā un viņa atstiens no vārtiem. Pēdējās 5 minūtes šajā mačā ir palikušas spēlē, kurā man bija bažas par to, ka būs garlaicīgs tipisks līderu mačs, kurā nepārsniegt 0-0 vai varbūt viena gūta vārta tikai. Izvērtās diezgan rezultīvs šī spēle. Rezultīvi gan tikai uz vienu pusi. Varbūt tagad Daugavas izveidosies. Jā, Kļuškins nodemonstrē to, ka māks īsti tāpat kā Savans. Aizgriež bumbu garām vārtiem, diezgan daudz aizgriež garām. Rezumēt šo maču atkārdina, ka jau 3. minūtē Skonto izvirzījās vadībā. Ruslans Mingāzovs no kreisās malas var par sodlaukumam izpildīja socitienu, sita bumbu vārtiem pa vidu, lidoja bumbu zem vārtu pārlikņu un kļūdījās Vaičuls 1-0. Skonto labā tā bija 3. minūte. Tikai 9 minūtes vēlāk Karašausks salīņems labi piespēl no dziļuma, spēlēja vairākus aizsargus, nodemonstrēja lielu tehniku un pārspējami tuvējās turī Vaičuli 2-0, tā ir 12. minūte. Pirmā puslaika pēdējā minūtē Skonto noorganizēja ļoti asu pretuzbrukumu. Karašausks pa labo malu izrāvās, apspēlēja aizsargu. Šabalā sodlaukuma vidū vicināja rokām, prasīja piespēli, saņēma sitiens no gaisa 3-0 un 63. minūtē Skonto panāca jau 4-0. Mingāzovs tika nogāzts sodlaukumā. Teiksim tā, juridiski pareizi būtu teikt, krita sodlaukumā. Es negribu apgalvot, ka viņš tika nogāzts. Man tā pendela kārtīgi jāredz labā atkārtojumā, bet situācija bija tāda, ka viņš krita sodlaukumā un Laizāns sitā bokšajā stūrī. Vaišals tik līdz bumbai skārto, bet novērst vārdu gulu nespēja, un tas ir 4-0. Spēlē, kurā viss bija beidzies jau pēc pirmajām 12 minūtēm. Daugava 2. puslaikā izgāļos parīgi. Sāku labiem uzbrukumiem. Nevarēja iesist beigās, bet drīz ielaica 4. vārds. Jā, nepieminēja pirmajā puslaikā
20 minūtē pie 0-2 Daugavai bija lieliski iespēja viens vārds atgūt. Kārkliņš nopelnīja pendeli, bet Savens, kurš šodien ir sitis visur, kur tikai nevārtos, uzsit ļoti vāji. Apakšējais to izsit, viņa tautietis Gribausks tik līdz bumbai, viegli novērš šo vārdu gūmu. Un, kas zina, jā, Daugava būtu realizējis to pendeli, 1-2, varbūt spēle būtu izvērsies citādāk, bet kā bija, tā bija, un uz konto komfortablā vadībā jau ilgi, jau no agra mača sākuma, un Daugavai, acīm redzot, arī neizdosies gūt goda vārdu šajā spēlē. Tagad redzējām, ka jau uzbrukums mailā jau Fetos jau bija izrāvies. Mirkli iepriekš bija tālu uz priekšu bija centra aizsargs Rode. Šaubos, vai mēs redzēsim pretinieku vārdsargu laukuma tūmā uz kontā vārdsargu Gribausku. Redzam, ka aizsargi nekautrējas pieslēgties. Tad arī balsta pussargi. Skontā ļoti viegli pietura bumbu. Kad to zaudē, tad cenšas ātri atspēlēties un Daugavai tiešām bīstam momentu nav. Bija viens Gribauska atvairījums. Skatāmies, varbūt tagad Kļušņam būs labs centrējums, Kļušņa centrē. Tur bumba tiek izsista. Rode aicina savies iet ārā no aizmugurs. Un tagad varbūt labs uzbrukums. Un Bulvīts nodzēš ugunsgrēku. Labi, pieslēdz labās malas aizsargi Daugavas izpildīja rindās. Borovskis tik garām aizsargiem un izdarīja piesvalgi ar vārtiem, bet tur bija skonto jauniekums. Nauris Bulvīts, 26 gadus vecais bijušais Jūrmalas Spartaka balsts. Un tagad uzreiz ticis skonto momentu sastāvā, protams, nevienam par to šaubu nebija. Un operatīvi atradis sapratni ar komandas biedriem, jauniem komandas biedriem. Redzējām šajā epizodē glāba vārtus. Interesanti, kāpēc tagad bumbu ievada tieši viņš spēlē, nevis Gribausks. Varbūt Gribauskam ir kaut kāds neliels savainojums. Šaubos, vai skonto ir kļūst tik garlaicīgi, ka eksperimentē ar šādiem gājieniem. Varbūt tiešām kāds mikro savainojums ir Gribauskam, ka viņš nevar ievadīt bumbu spēlē ar kāju. Diez vai mēs redzēsim vēl kādu epizodu, kurā varētu par to pārliecināties, vai tas nebija tikai vienu reizi. Tospovs raujas priekšā kompensācijas laiks 2 minūtes. Trēmas tomēr liks Daugavai vēl pamocīties. Kačānovs. Ziļs. Kačānovs. Un tā